Sapnis par savu kafejnīcu vilina daudzus, taču realitātē tas prasa drosmi, pacietību un spēju pielāgoties tirgiem. Cik atšķirīgs ir šis ceļš dažādās valstīs un ar kādiem pārbaudījumiem sastopas latviešu pasaulē? No neliela īrijas ciema līdz Parīzes rosīgajām ielām savā pieredzē ar latviešu.com žurnālisti Līvu Karlsoni dalījās 2 uzņēmumu īpašnieki. Ir brīži dzīvē, kad pienāk laiks pārmaiņām. Māsām Intai un Vitai īrijā tāds pienāca 2019. gadā. Inta negaidīti zaudēja dzīvesbiedru, savukārt Vita pameta darba vietu, kurā nostrādāti 16 gadi. Mēs redzējām uz īri kafejnīcas telpas un domājam, kāpēc nepamēģināt. Jau no pirmā brīža abām sapnis bija savā ciematā savest kopā īru klasiku, biskvītkūkas un tradicionālās skones un latviešu plātsmaizes un pīrāgus. Ideja gan nav radusies tukšā vietā. Mums vecmāmiņas teica, bija beķeris. Mums vienmēr mājās mamma cepa, vecmāmiņa cepa, vienmēr tie stāsti pa maiznīcu, pa beķereju. Vita izgājusi bezmaksas uzņēmēja darbības kursus, telpu remontam piesaistījuši draugu Andri Steberu, kas kļuvis arī par biznesa partneri. Viss tapis pašu rokām, bez kredītiem un bez liela entuziasma no apkārtējiem. Mums taisnais sienas kafejnīca ir grāmatožu kantoris. Mēs loģiski pie viņa pirmais vērsāmies. Viņš mums uzreiz pateica, nē, es jūs nemaz neņemšu kā klientus, tur ir mainījušās kafejnīcas visu mūžu, tur nekas nevienam neiet. No pirmās dienas viņš mūs patstāvīgais klients un nāk un saka, cik viņš ir priecīgs, ka viņš kļūdījās. Un 6 gadus vēlāk skaidrs, ka iešana pret straumi ir atmaksājusies. Ciemata kafejnīcā brīvus galdiņus atrast grūti. Kad māsas un Andris atvēra šo vietu, uzreiz pamanījām, ka ēdiens ir ļoti kvalitatīvs un atšķirīgs. Kopš atvēršanas nāku šurp 2 līdz 3 reizes nedēļā. Bizness paplašinājies ar vēl vienu kafejnīcu Kavanas pilsētā, un arī šeit apmeklētāji netrūkst. Pērn arī saņemts jaunā perspektīvā uzņēmuma apbalvojums. Pie latviskajām garšām vietējos bijis drusku jāpieradina. Es ik pa laikam cepu vecrīgas ar mūsu biespienu. Neviens negrib pat garšot, bet kā tu pasaki, ka tas ir cream cheese, tad viņi ēd un arī bija dzirdējis, ka garšīgāk nesot ēduši neko. Tikmēr Šķērsieliņā netālu no Eifeļtorņa Parīzē drīz 2. jubileju svinēs Café Louise. Šī ir jau 3. kafejnīca, ko Līva atvērusi kopā ar vīru Medi. Lai arī galvenokārt šeit atradīsiet francūžu iemīļotos krosānus un makrūnus, Līva atradusi, kā stāstā ievīt arī mazu Latvijas garšu. No Latvijas mums ir piparkūks, ko es dodu pie kafijas, kas visiem ļoti garšo. Arvien vairāk un vairāk latviešu, kas dzīvo Parīzē, un kuri jau tāpat ar biespienu maizi vai rupmaizi kārtojumu, tā kā to mēs vēl domāsim. Gan jau. Ja kaut ko darāt, dariet to ar patiesu aizrautību. Cilvēki jūt, ja biznesā ieguldīta sirds. Protams, vajadzīgs arī labs koncepts. Cerot darboties tādā metropolē kā Parīze, jārēķinās arī ar kalnu birokrātijas, milzīgām telpu īres cenām, visai augstiem nodokļiem un jāiepazīst klientu vēlmes, kas dažādos pilsētas rajonos atšķiras. Taču nedrīkst arī grūtībām ļaut sevi atturēt no sapņa. Tad, kad es atbraucu uz Parīzi, mans vīrs teica, ka viss te ir iespējams. Es joprojām tā arī domāju pēc 17 gadiem. Es domāju, ka ir jāmēģina, bet es domāju, jāmēģina nozarei, kas tev patīk, tas ir, ko cilvēki jūt. Un Meda piebalso, ja Parīzes izaicinājumi šķiet pārāk lieli, īstenojiet savu biznesu Latvijā. Ja ieraudzīsim kaut ko jauku, arī es un Līva atbrauksim. Līva Karlsona, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.